Esmu Aivars Cimermanis, zemnieku saimniecības Āņģi saimnieks. Esam ģimenes saimniecība, apsaimniekojam 320 hektārus. Kā zināms, augsne ir lauksaimnieka pamatresurss. Nav jēgas no dārgiem traktoriem, dažādām tehnoloģijām, ja tev nav laba augsne. Rudenī pēc ziemas kriešu novākšanas mēs sējam starpkultūras. Darām to maksimāli ātri, lai, kā zināms, Latvijā nav ļoti garš veģetācijas periods, tāpēc mēs mēģinām pat darīt uzreiz to pēc nokulšanas jau nākamajās dienās. Mēslošanā esam gājuši pamatīgi uz priekšu pēdējos sevišķi 5 gados. Audzējam dažādas maisījumus, veidojam paši no Latvijā, no visām malām iegādātām sastāvdaļām. NPK mēslojumu mēs mēslojam pēc precīzajām augšņu analīzes kartēm, katrā nogabalā izmantojot savu devu, gan ar sējmašīnu, gan ar izkliedētāju. Kas attiecas uz slāpekļa mēslojumiem, esam pēdējos gados pārgājuši izmantojot lapu sensorus, izmantojot satelīta attēlus, kas redz biomasu, un attiecīgi biomasai tad mēs veicam arī visas mēslošanas reizes. Par augsnes pH līmenī mums ir viņš no dabas dots augsts. 6,5 ir reti, kur pārsvarā tas 7, 7,5. Sakarā to, ka mums pamatiezes ir ļoti tuvu augsnes virskārtei, mūsu pH dabiski uzlabojās. Un pats svarīgākais, ko tiešajā sējā strādājot un arī starpkultūras sējot un upētos pa augstu, mēs rūpējamies arī par sliekām. Mēs viņām netraucējām veikt savu darbu. Sliekas urbjoties caur zemi izveido kanālus un dažādas ejas un ēd gan organisko vielu, gan salmas. Viņas ir vienkārši pat redzams, ka slieka iznāk ārā, paņem salmu un iesūc savā alā un apēd viņu tur zem zemes. Jā, augsne savā ziņā mēs dodamies palīgā augsnei un augsne nāk palīgā mums.